es esmu Ilze, muižas istaba meita. Un mēs šobrīd atrodamies senajā Vircavas muižas pārvaldnieku namā. Un tagad tā ir vieta svētkiem, cilvēkiem, mūzikai un mākslai. Pirms 2 gadiem apmēram sākās viss šis process, bišķiņ vairāk. Pirms 2 gadiem augustā. Es esmu, kā es smējos, cilvēks un kompi cilvēks. Un mamma ir interjera gars un radošais gars un viņa tīrības un viss šitas. Tas ir viņas lauciņš. Un tētis izpilda savu meiteņu ķecerīgās idejas, ja viņš ir tehniskais cilvēks. Man ar vecu Lamborghini vietējais zemnieks iecēla pa balkonu logu klavierus. Bija 4 džeki palīgos. Es nosvīdu skatoties, jo es tur filmēju un dzīvoju līdz savām klavierēm, kuras varēja nokrist arī no tā traktora, jo nebija pareizi uzlikts virsū. Ja? Bet brālis man pateica, kā viņas noliek, un viņš tāds, nebija pat actions. Es gribēju viņam iesist tajā brīdī. Jā, es esmu zilā kafīzē. Un jā, vesels atvērums par mums, ko mēs te darām, kas ir šī māja un ko viņa piedzīvojusi un ko mēs gribam piedzīvot arī tālāk ar šo visu pasākumu. Tad, kad jādara, tad darīt jau neviens negrib. Tinder kultūra ļoti labi šajā. Ja, piemēram, es meklēju sev muižnieku, ja, un neviens jau negrib strādāt. Un tad, man liekas, ka visiem džekiem vienkārši ir bail par to faktu, ka ir tāda muiža, un ka, ak, Dievs, būs tiešām kaut kas jāstrādā. Nedod Dievs! Tad, kad man jautāja arī par līdzīgi jautājumu, es teicu, ka vienaudžiem skauž vairāk, es braucu ar vecāku mērsi, nekā ka man ir muiža. Jo, es nezinu, kāpēc. Cilvēki, man liekas, nav īsti pieraduši, ka cilvēks jaunā vecumā strādā baigi daudz. Un es neesmu strādājis 9-5, labi, 2 mēnešus tur maķī, bet es neesmu nekad strādājis un es negribu. Tas ir, un ja man tā sanāks, tad ej un pasaka, kurš vēl cilvēks dzīvi ir izdzīvojis bez 9-5 darba. Un tad, kad atbrauc tur, nedodies kaut kādu vēsturnieku, tad vispār jūtos stulbi. Vēsturi nav, es uz jūs ar vēsturi, bet man šeit ir tik daudz vēsturi jāmācās, es nekad mūžā neiedomājos, ka vēsturi mācīšos tik daudz. Un vispār pasākumi un kaut kādas radošās izpausmes, par cik es dzirdu labas atsauksmes, tas ar to tas turpina dzīt uz priekšu. Plāns ir uz 10 gadiem uz priekšu, man ir ko darīt. Pilnīgi mierīgi.